Un aiziet! Čau, čau, čau! Šeit Džambo, Jānis, Trekteris. Un... Krista, man draudzene Krista. Kādu laiku es neesmu veidojis vlogus, bet tā kā es vakar nopirku GoPro Hero 7 Black Edition, un šodien ir Akropoles atklāšana Latvijā, tad ir iemesls uzfilmēt vlogu un atsākt šo lietu darīt, varbūt. Cik saprotu, Latvijā Akropoles atvēršanu, atklāšanu uzskata tā kā kaut kādas nacionālo dziesmu svētkus. Tur būs daudz mūziķi, koncerti, notikumi. Tagad braucam pakaļ manai māsai, un tad trietā brauksim, skatīsimies, kas kā. Es mēģināšu vlogu netaisīt garu, 10 minūtēs iekļauties, jo tur būs ļoti daudz ko skatīties. Ja? Un, es esmu bijis Akropolē, es esmu bijis Lietuvā šauļos. Un visticamākais gan jau viņam izskatīsies tāpat kā sakā Lietuvā, bet skatīsimies, kas un kā varēšu padalīties pieredze, un varbūt kādam tas arī interesēs, tā kā tiekamies vēlāk. Cilvēki vēl netiek iekšā, 12. ir atvēršana, un šādi izskatās šobrīd ārā. Tā kā, es nezinu, tā kā valsts evakuētos vienkārši. Ok, mēģināsim kaut kur mašīnu nolikt. Esam nonākuši iekšā, un šādi te izskatās. Iesim paskatīties kaut kādus veikalus. Tu kaut ko specifiski gribi skatīties? Jā. Ko? Bikses. Bikses? Jā. Kādas? Džinsens. Džinsens. Ok, Krista skatīsies džinsens. Un tev kaut ko vai? Jāci. Ok, man nav naudas, es neko neskatīšos, karoči. Es vienkārši uzfilmēšu vlogu un pēc tam jūs skatīsieties. No sākuma izteigāsim pirmo stāvu, pēc tam apskatīsimies pārējos stāvus. Izmetīsim riņķīti, veikalos iekšā neiešu. Tur nav ko komentēt, kas un kā. Kā redzat, veikali ir daudz un dažādi. Sortiments, es domāju, tāds pats kā Lietuvā būs. Tā kā viss notiek. Tagad arī cilvēku plūsmas vairāk parādās un tā kā tā kaut kā. Galvenais, visi cilvēki ir tik priecīgi, sajūta tāda, ka katram ir dzimšanas diena. Un nevar īsti saprast, vai tas ir pateicoties pavasarim vai arī Akropoles atvēršanai, jo, ārpus Akropoles cilvēki nav tik priecīgi. Tā kā, ja jūs esat bēdīgi, atbraucat šeit, varbūt kļūsiet priecīgi. Gaišs telpas, smukas gaismas un priekšā Maksims. Es nezinu, vai tā notiek tikai pirmajā dienā, bet šis jau tā kā jālīmenīts ir. Vienīgā Maksima, kurā sasaņo precīts. Sarkanais paklājs, kas ved uz Maksimu. Ok. Meistara marka. Es pieļauju, tur kaut ko pa brīvu dod. Tāpēc cilvēki stāv rindā. Mēs šobrīd esam pusaplī. Jā. Ko tu saki?
10% atlaidi šodien visam. 10% atlaidi aiztēlā. Tāpēc rinda ir diezgan pagara. Ok, labi. Tas nekas, ka internetu veikalā var nopīt daudz lētāk. Bet ok. Viss notiek. One coin, one life. O, нормально. Var pakačoties? Paspiest? Davai, aiziet. Ar. Izapērēt plec. Interesanti, cik daudz cilvēku šodien negaidīt saslima, vai mašīnas aplīsa, vai vēl kaut kas, jo cilvēki, es neticu, kad nevienam no viņiem nevajadzēja iet uz skolu vai uz darbu. Tu pazūd? Berškā? Aiziet? Ok. Diana. Stāsti, cik daudz klases biedri tev nobastoja stundas Akropoles atvēršanas dēļ? Es vienīgā. Tu vienīgā? Nu, nē, vēl 5 brauks kaut kā. Vēl 5 brauks, jā? Ok. Nu, vat redzat? Bērns godīgi atbildēja. Bet ko tie pieaugušie dara, jā? Jo, es neticu, ka katrs ir vlogers, youtubers, jā? Pašnodirbinātais vai kaut kā tāds, tā kā. Es jau neko, bet, šī lieta ir atrisināta. Čau! Vai Jānis neļauj pa veikaliem staigāt? Jā, es savai draudzenei neļauju iepirkties šodien, jo es zinu, ka 2 stundu pasākums izvērtīsies 10 stundu. Viņai nav garīgais variants. Jā, tie, kas nezina, arī kinoteātris būs šajā lielveikalā. Viņa nosaukums ir Apollo. Šodien noskatījos Lepera vlogu video un nezināju nemaz, ka tam kinoteātrim, kā saka, par godu speciāli ir filmas tā kā krāso. Citādāk, tā kā sharpness un kontrastiņi pieregulē, ne tik primitīvi, protams, bet labprāt aizietu un uztaisīt varbūt citu vlogu epizodu salīdzinot, teiksim, kādas krāsas šī tipa kinoteātrī un kā, teiksim, standarta formā un tā tālāk. Tā kā noteikti iegriezīšos arī Apollo kinoteātrī. Tur bowlingu var uzspēlēt, tas ir atpūtas zona. Izskatās ritīgi fancy, izskatās ritīgi cool un fancy. Ok, aizd tālāk. Es teiktu, ka šis ir viennozīmīgi skaistākais lielveikals, kas atrodas šobrīd Latvijā. Ja jūs man piekrītat vai nepiekrītat, ierakstiet komentāru iekšā. Te arī ir lemon džims. Kā mēs redzam, jau pirmās sviedru lāsītes tiek lietas. Īsti nevar saprast, vai viņš ir speciāli pasaukts vai čelts vienkārši atnāc uz treniņu. Bet, ok. Fotogrāfi tā kā zvirbuļi sasēdušies, kur kureiz ķer kadrus priekš mēdījiem, priekš savām vajadzībām, klientiem. Gan jau arī redzēsiet kādu citu cilvēku vlogu, tad varēsiet salīdzināt, kas un kā.
Bet šis tāds, kā jau es teicu, īsais būs. Nu, cik nu īsais pašam interesēs, cik senāks beigās, bet nu, būs ok. Ies pakaļ kafijai. Tu esi tik nobijusies šeit izskatiet. Kas ir? Saskom, ka neļauj pirkt neko. Tu gribi iepirkties, rīt brauks atkal šeit? Kad tad tu brauks? Bez manis ir foršāk braukt, jā? Nu jā, tā ir. Diana gan priecīgi. Pa stundām nav jāiet, tā iziet, viss noteikti. Čau! Vajadzētu arī uzfilmēt labierīcības. Rezumē, tols man nepatika, jo bija tikai 3 kabinītes un 3 pisuāri uz tādu cilvēku apjomu. Nu, es uzskatu, ka vajadzēja nedaudz vairāk, ja. Bet tēcim būs kaut kurināt vakarā. Paņem visu, jā. Ņem visu bukoļus. Kā cilvēki saspalējas ar poršu. Viņš pa mani laikam runā. Šeit laikam nav nekā 10% atlaidītas, tāpēc arī cilvēki nestāv rindiņās. Bet labs marketings atklāšanas dienā. Uzmauc kādu atlaidīt un būs cilvēki. Karači. Ir 2 varianti, kā jūs varat dabūt skatītājus cilvēkus, lai nāk uz jūsu veikalu uz atklāšanas dienu. Pirmais ir uzmaucat kaut kādu atlaidīti, labu, 10–15% kaut ir tādi pieticīgi. Un otrais variants ir paika, vai padzerties, teiksim, jā. Visiem patīk padzert, jā, pa brīvu, it īpaši pa brīvu. Tā kā tikai 2 varianti, ko es esmu pamanījis. Kaut kā tā. Makaroni pa brīvu. Okay. Nekad neesmu paņēmu tādu faktu. Es nekad neesmu tādus šitā. Nu, viņi no laukiem. Bija viss ok. Nē, bet viņo, ka paņemam? Ok. Paņemsim vienu, jā. Iespējams, tā ir dekorācija. Un, kā saka, viens cilvēks noriskēja paņemt, bet, vairāk tur nekā nav. Es saku, iespējams, tā ir dekorācija, zinu, viens paņēma, un viens paņēma, un viss. Nē, es vairs neiet. Normāli. Jau labi. Zini ko? Man liekas, arī pirmo reizi vēl. Jā? Cik liels tā vēl? No laukiem es? No Rīgas. Kur arī pats slavenais Jūras Kalniņš ir ieradies. Nu, ko dari? Vlogu filmē? Kaut ko, jā. Kaut ko, jā. Un tu? Es, neko jauno GoPro testēju, vlogu filmēm, atbraudzinu māsu. Tu viņu ātrāk sadauzīsi. Ātrāk, bet viņš ir triecienu izdarīja. Vienalga sadauzīsi. Ok, cik vārds šovakar? Pa nakti? Spēlēji kaut ko? Jā, bija spēlējis. Nu, skaidrs, kā tev veikals patīk? Pagaidām tikai šito pusi esmu izsēgājis. Ok, ekspres intervijā Juri Kalniņš. Pilnīgi negaidīt. Labi, Juri. Lai tev veids. Joris, davai, čau. Viens paņēma. Reiko, pilnīgi negaidīt. Filmēju vlogu, šajā, ko Reku skatos, Juris Kalniņš. Nu, tie, kas YouTube'ā, tie zinās Juri Kalniņš, jā. Un neskaitot centrālo eju, ir, protams, arī visas tās šķērsieliņas saucamās un visādi veikaliņi, garderobas te ir. Tagad te tiešām ir ko darīt un laiks paies nemanot. Teiksim, tagad jau ir pagājusi pusotra stunda gandrīz. Tā kā rēķinaties, ja jūs šeit atbraucat, paies visu dienu. Ja jūs gribat tiešām tā visu kārtīgi izskatīt katru veikalu, jo es jau tikai tādu cauri izskrienu, paejām iekšā neeju. Meiteni draudzeni ieiet iekšā, apskatās kaut kādus savus favorite veikals un visu. Man personīgi nezinu, mani veikali šeit ir, nav.
Tā kā, paldies visiem, kas skatījās. Neaizmirstam nospiest laiku, subscribe un zvaniņu.